Vai, es tagad neatbildēšu uzreiz tā. Jaunatnes politika. Tas ir veids, kā nodrošināt jauniešiem nākotni, es tā domāju. Jā, kā veidot viņiem to ceļu, lai viņi varētu īstenot savas ieceres dzīves. Es atkal domāju tā, ka varbūt tas, ka jaunieši tagad arī sāk iesaistīties politiskajā dzīvē vairāk, tāda kā jaunieši, kur veido politiku, es tiešām nezinu. Jaunatnes politika, neko nedarīšana. Lietas labā ar to, kas notiek valstī. Jo jaunatnei nerūp, kas notiek valstī visapkārt, ka ir banditisms, šitie te visi geju praidi un tā tālāk. Jaunatnes politika? Nezinu. Nemācīšu gan atbildēt. Droši vien ar jauniešu darbību saistībā ar politiku. Dažādas politiskas organizācijas, varbūt iesaistīšanās jau esošajās politiskajās partijās, var sakot, politiska darbība ar jauniešu skatījumu uz to, iespējams, jaunām politiskām vēsmām. Jaunatnes politika. Es nezinu, politika, kas ir jaunatnei. Es nezinu, ne jau tas, kas ir pieaugušajiem viennozīmīgi. Tas ir. Es tiešām nezinu. Ir tāda lieta, kad ir jaunatnes likums. Un tur ir teikts, ka jaunietis ir no 13 līdz 25 gadiem. Un viena no tēmām ir tā tēma, kad ir jāuzlabo šī jauniešu dzīves kvalitāte gan sabiedriskajā dzīvē, gan sociālajā, kultūras un pārējās jomās. Jo vēl viens moments saka, ka jānodrošina šī pārēja no bērna uz pieaugušo kvalitātes nodrošināšanu. Ogrē ir būtībā tā, ka ir ļoti daudz sabiedriskās organizācijas, ir ļoti daudz projekti, ir izveidot arī jauniešu doma. Un ir prieks, ka mūsu novadā ļoti aktīvi darbojās jaunieši. Viņi paši izdomā šos pasākumus, paši realizē. Ja? Tā kā es domāju, ka darbs ar jaunatni novadā ir attīstīts, bet vēl joprojām viņi var uzlabot.